Un es dodu vārdu Artūram Karaņkungam, 1 minūte lūdzu. Godājamais priekšsēdētāji, pasaules ekonomikas krīzi izjūta visa Eiropas Savienība, tomēr Baltijas valsts recesijas skārus vissmagāk. Šīm valstīm izēja no ekonomiskas krīzes ir cieši saistīta ar pilnīgu pārēju uz eiro. Kaut gan kopš 5. gada visas Baltijas valsts valūtas ir tieši piesaistītas eiro, formālie Maastrichtas kritēriji joprojām neļauj tām pilnībā iekļauties eirozonā. Sanāk, ka Baltijas valsts cieta no Eiropas centrālās bankas zemo likmi politikas, kas sāsināja kredītu nekustamo īpašumu burbuļus, bet tām ir liekts baudīt īstos valodas stabilitātes augļus. Aicina pieņemt politisku lēmumu un virzīt Baltijas valsts uz ārkārtas eiro ieviešanu. Eirozonai šo valstu mazākas ekonomikas nav drauds. Drauds ir reģiona nestabilitāte šīm valstīm paliekot ārpus eirozonas. Paldies par uzmanību. Dziękuję bardzo panu posłowi. Paldies Kariņkungam, godātie kolēģi. Es vēlētos vēlreiz jums visiem uzsvērt, mums ir